Sveicināti skatītājiem tiešraidē. Esam Salaspils sporta namā, kur norisinās Latvijas frisbija līga. 4. sabraukums vīriešu divīzijai, un tas ir arī noslēgums sabraukums, kurā izšķirās, kuras vietas tiek iegūtas kopvērtējumā. Un šobrīd spēlēs Sofija UD no Rīgas un MainPV arī no Rīgas. Un par sastāviem Sofija UD sastāvā spēlē Māris Jankovskis numur 2, Andrejs Bakašs numur 4, Rihards Apsīts numur 7, Renārs Čereņčenko numur 15, Dainis Jakovels numur 18 un Miks Eglīts numur 21. Un MainPV komandas sastāvā spēlē Staņislavs Jurkevičs numur 1, Aigars Rumba numur 5, Vjačeslavs Pavlovs numur 11, Kaspars Kopštāls numur 14, Sergejs Sjomkins numur 23, Dmitrijs Sirica numur 28, Dmitrijs Kisļakovs numur 69, Mihāls Kisļakovs numur 79 un Denis Tuzikovs numur 99. Un šīs te abas divas komandas cīnās par to, kura iegūs vīriešu divīzijas 2. grupas 1. vietu, jeb kopvērtējumā tā būs 6. vieta. Un šī spēle tad arī izšķirs šo rezultātu, tādēļ tā ir svarīga abām divām komandām. Un tālāk nākamās izspēles būs fināla mači, kas būs atsevišķā čempionātā, kas ir Latvijas čempionāts, un noritēs pēc 2 nedēļām, 14. un 15. martā, šeit pat Salaspils sporta namā. Un šobrīd MainPV uzsākuši pirmo uzbrukumu. Saspēlē Jurkevičs. Laukuma centrā Sirica. Tālāk jau tuvu zonai Kisļakovs. Atkal Jurkevičs un Mihāls Kisļakovs gūst pirmo spēles punktu MainPV komandas labā. Un rezultāts ir 1-0 pēc 1 nospēlētas minūtes. Sofija UD komandai maiņā ir viens spēlētājs, savukārt MainPV uz soliņa ir 4 rezerves spēlētāji, kas nozīmē, ka iespējams spēku varbūt viņam pietiks vairāk nekā Sofija UD. Un šobrīd rīdzinieks savā pirmajā uzbrukumā saspēles starp Čereņčenko un Apsīti. Tālāk tuvu zonai jau Eglītis. Un Čereņčenko iezīmē 3. piespēli, kuru deva Eglītis, un arī Sofija UD gūst 1. punktu savā labā, un rezultāts ir 1-1. Un prognozējoši šī spēle ritēs punkts punktā, jo komandas spēlē diezgan līdzīga līmeņa. Ir gaidāms gan spraigāks epizodes un interesants piespēles, iespējams arī pustālās un tālās piespēles. Un skatīsimies, cik ātri komandas spēs iejusties spēlē. Un citā iepriekšējā dienas spēlē MainPV komanda izmantoja zonas aizsardzību. Nu, skatīsimies, vai šajā spēlē viņi to piekops pagaidām, tas nav novērojams. Iespējams, tas tika pielāgots konkrētās komandas pretiniekiem. Un Jurkevičs šobrīd pie laukuma sānu līnijas. Izskrejienām pa līniju piespēlē Kisļakovam. Un raida piespēles zonā, bet tur nav komandas biedra, kas tvērtu disku. Un ir bijis kontakts starp spēlētājiem. Tādēļ piespēle tiek atdot atpakaļ vienu epizodi iepriekš, un tā tiks pārspēlēta. Uzbrukums MainPV komandai. Un Pavlovs rāda disku zonā, bet Kisļakovs to nespēja tvērt
Tā ir jau ārpus laukuma. Un Jakovels no Sofai. Komandas uzsāks uzbrukumu no aizsardzības zonas stūra. Un tik dod trešā piespēle Čeredņčenko. Tālāk pāri visiem spēlētājiem pa diagonāli apsītiņu. Tālāk Jakovem uz centru, bet viņš pats nespēja satvert piespēli un disks nokrīt zemē. Un uzbrukumā šobrīd maina PV. Jurkevičs ar disku. Tālāk Kristakovs. Atspēlē Pavlovam. Un Jurkevičam īsti piespēle, bet par pretkustībā to nespēja tvērt. Un apsīts uzreiz ātri cenšas uzsākt pret uzbrukumu. Šobrīd jau laukuma vidū Jakovels. Tālāk pie sānu līnijas Čeredņčenko, atkal Jakovels centrā. Pagaidām saspēle starp Čeredņčenko un Jakovelu. Un zonā statiski stāvot, Miks Eglītis gūst punktu. Aizsardzības spēlētāji nespēja noreaģēt. Un Sofai izvirzās vadībā par 1 punktu. Rezultāts 2-1. Un nospēlētas ir 5 spēles minūtes. Un šī ir arī pēdējā šīs dienas vīriešu divīzijas otrās grupas spēle. Un tālāk jau turpināsies pirmās grupas izspēles. Un nākamā komanda, kas tiksies laukumā, ir Flying Worms no Ventspils un Salaspils juniori no Salaspils. Un komandas jau iesildās un būs gatavs doties laukumā. Bet šobrīd vēl cīņa starp rīdzinieku komandām. Un šobrīd Sirits laukuma vidū. Atspēlē Pavlovam. Atkal Sirits jau pie sānu līnijas. Tālāk Aigars Rumba. Un piespēle Jurkevičam saspēlē, bet nesekmīgi. Un Jakovels no Sofai. Uzsāks uzbrukumu no laukuma sānu līnijas. Aizsardzībā Aigars Rumba. Pirmā piespēle Čeredņčenko, tālāk Bakašs. Atkal Čeredņčenko, Bakašs. Laukuma vidū Jakovels jau tuvu zonai. Tālāk Miks Eglītis. Māris Jankovskis, Jakovels. Metrs līdz zonai. Māris Jankovskis. Un MPV atkal izmanto jau pieminēto zonas aizsardzību. Un pagaidām sekmīgi Sofajam grūti tikt iekšā zonā. Saspēle pagaidām ir ārpus tās, bet Čeredņčenko tieši pie pašas līnijas iezemē disku. Un Sofais izvirzās vadībā jau par 2 punktiem. Rezultāts 3-1. Un MPV komanda pieprasa minūtes pārtraukumu, lai iespējams mainītu spēles gaitu.
Un spēle ir atsākusies. Uzbrukumā būs MNPV komanda. Un ar disku šobrīd Kopštāls. Un bija jau izskaitīts daudz sekundes no aizsardzības puses. Un tika mesta riskanta piespēle, kur pārtvēra Čeredņčenko. Bet jau pēc 2 piespēlēm Solfai UD tomēr zaudēja disku. Un MNPV atkal ir uzbrukumā. Un Paulos sāk uzbrukumu no savas aizsardzības zonas sānu līnijas. Pirmais izskrienā Jurkevičs. Tālāk Sirica. Un zonā gatavs ķert jau ir Kopštāls. Un Jurkevičs riskēja, deva piespēli Sjomkinam. Bet nedaudz piespēle par asu, nespēja to tvert. Un atkal Solfai UD ir uzbrukums. Un ar disku šobrīd Rihards Apsītis. Tālāk piespēlē Bakašam. Saspēlē. Tālāk izskrienā Māris Jankovskis. Nākamais Eglītis. Atpakaļ Jankovskim laukuma centrā. Čeredņčenko. Jau gatavs dot piespēles zonā. Jau tū zonai Bakašs. Atpakaļ Čeredņčenko. Meklē spēlētājs. MNPV sēdz joprojām zonas aizsardzību. Atkal Čeredņčenko. Un Rihards Apsītis brīvi nespēja norēģēt MNPV. Un starp 2 aizsardzības spēlētājiem Apsītis tvēr disku un iegūst 4. punktu savai komandai. Un rezultāts starpība jau 3 punkti. Rezultāts 4-1. Un pārmetienu veids Dainis Jakovels. MNPV gatavs spēlēt uzbrukumā. Un uzbrukumu uzsāk Jurkevičs. Un pirmā piespēle Rumbam, bet nesekmīgi un tu uzreiz pārtver Jakovels. Tālāk Čeredņčenko laukuma vidū. Atkal Jakovels. Meklē iespēju dot piespēles zonā. Pagaidām brīvspēlētāji nav, bet Bakašs tomēr atrod brīvu laukumu un gūst punktu. Un rezultāts jau 5-1 Solfai UD komandas labā. Ļoti ātrs, veikls punkts. Sekmīgs pretuzbrukums no rīdzniekiem. Un augsts pārmetiens no Jakovela puses. Un MNPV uzsāk veiklu uzbrukumu. Pagaidām saspēles starp Pavlovu. Tālāk izskrienā Kisakovs. Kopštāls saspēlē. Aigars Ruma cenšas tvērt disku, bet tas jau ir šķērsojis sānu līniju un izgājis autā. Un Solfai gatavs spēlēt uzbrukumā ar disku Dainis Jakovels. Komanda nostājusies diagonālajā stekā. Un ļoti veikli. Pirmā piespēle Čeredņčenko un tālāk sakoja augsts hamers Rihardam Apsītim zonā tālākajā stūrī. Un rezultāts jau 6-1. Rezultāts starpība 5 punkti. Solfai ir pamatīgi izraujušies vadībā. Īsā laikā pagājušās spēles vien nepilns 14 minūtes. Un pie 7 punktu atzīmes komandas dosies puslaika pārtraukumā. Un pārmetienu veids Apsītis. Un tas ir par augstu. Neveiksmīgs, tādēļ Jurkevičs dosies uz brīvā atzīmi. MNPV ir nostājušies horizontālajā stakā. Bet Solfai arī
sēdz neizdevīgi pretiniekiem. Šobrīd brīvs spēlētājs zonā, bet komanda to īsti nepamana. Šobrīd Rumba ar disku pie sānu līnijas. Ļoti cieši klāt ir aizsardzības spēlētāji. Tālāk Paulovs, tālāk Kisļakovs. Neliels hauss, ļoti tuvu ir aizsardzības spēlētāji, grūti padot piespēles, bet tomēr tiek apspēlēti pretinieki. Rumba dodot piespēli Kisļakovam un MainPV beidzot gūst nākamo punktu savas komandas labā. Un rezultāts 6-2, joprojām Solfai UD vadībā. Paulovs veic pārmetienu un Jākovs uzsāk Solfai uzbrukumu. Šobrīd Čeredņčenko ar disku. Un Blade piespēle pāri saspēles spēlētājiem, bet nebija gatavs Bakašs to tvērt un piespēle piezmēs zemē. Un MainPV attiecīgi šobrīd ir uzbrukumā. Pa līniju pirmais izskrienā Aigars Rumba. Un mēģināja atspēlēt saspēles vadītājiem Jurkevičam, bet nespēja ieņemt attiecīgo pozīciju un disks tiek zaudēts. Un Solfai atkal iespēja uzbrukumā gūt punktu. Šeit saspēlē apsīts un pie pašas priekšējās zonas līnijas disku zonā spēja iezīmēt Māris Jankovskis un pie rezultāts 7-2 Solfai UD vadībā. Komandas dodas puslaika pārtraukumā. Un spēle ir atsākusies. Solfai UD spēlē uzbrukumā šajā punktā. Bet jau pēc pirmās piespēles uzbrukums tiek zaudēts. Un šī iespēja paveras MainPV komandai. Ar disku Vjačeslavs Paulovs, aizsardzībā Miks Eglīts. Un pirmā piespēle tiek raidīta zonā, bet ļoti labā pozīcijā atradās Andrejs Bakašs un piespēle izsita
neļaujot to tvert MPV komandai. Un uzbrukumu sāks Dainis Jakuvels no zonas stūra. Pirmais izskrienā Čeredņčenko un seko tālāk piespēle zonā Mika Meglītim un sekmīgi. Precīzs izskriens, precīzi piespēle un Solfai gūst jau kārtējo punktu savā labā. Rezultāts 8-2. Līdz spēles laika beigām atlikušas vēl 15 minūtes. Ļoti daudz laika. Dainis Jakuvels veiks pārmetienu. MPV gatavi spēlēt uzbrukumā. Ļoti augsts, precīzs pārmetiens. Tuvu jumta konstrukcijām, bet nekas nepieskarās un MPV var uzsākt uzreiz izspēli. Izskrēja Kisekovs, atdod ātri saspēlē, bet Čeredņčenko pārtrēv piespēle un uzsāk ātru pret uzbrukumu. Atkal Čeredņčenko ar disku, piespēlē Eglītim. Un zonā Dainis Jakuvels brīvs starp aizsardzības spēlētājiem. Un izskatās, ka MPV taktikas spēlēt aizsardzības zonas sekšanu pagaidām nav ar sekmīgiem panākumiem. Un varbūt viņi mainīs kaut ko tieši aizsardzības jautājumā. Bet komandai atkal būs iespēja spēlēt uzbrukumā. Skatīsimies pie nākamās iespējas aizsardzībā, vai būs kaut kas mainījies. Un atkal Jakuvels veiks pārmetienu. Un MPV saspēles vadītāji Jurkevičs un Paulovs uzsāk punktu. Pirmais izskrienā Rumba, bet neveiksmīgi un ļoti veikli. Jurkevičs deva pirmā piespēle, bet Jakuvels to spēja pārtvert un uzreiz ar pirmo piespēli deva to Rihardam Apsītim zonā un Solfajam jau atkal punkts. Rezultāts 10-2 un rezultāts starpība jau 8 punkti. Un, lai gūtu uzvaru, Solfai komandai nepieciešams gūt vēl tikai 3 punktus. Savukārt MPV vesels 11. Un Apsīts veids pārmetienu. Saspēlē šobrīd Paulovs un Kopštāls. Pirmais izskrienā Rumbā. Tā Kisnekovs laukuma centrā. Tā Kopštāls pie sānu līnijas. Nedaudz agresīvi, jo sāk spēlēt spēlētāji. Varbūt uztraukums. Un sakoja piespēle uz zonas pusi, bet jau bija ārpus laukuma un Kisnekovs nespēja to iezemēt. Klāt bija arī aizsardzības spēlētāji. Un disks zaudēts MPV, savukārt Solfajās. Solfai komanda atkal spēlē uzbrukumā. Saspēlē šobrīd Jakuvels ar Apsīti. Pirmais izskrienā Eglīts, bet piespēle netika dota. Toties Bakašs virz skrējienā uz zonu. Gaidīja piespēle no Jakuvela. Un tika gūts jau 11. punkts Solfai UD komandas labā. Rezultāts starpība ļoti iespaidīga. 9 punkti. Un iepriekš tika prognozēts, ka spēle būs diezgan līdzīga, bet acīm redzot, Solfai UD tomēr bija gatavāka šai spēlē. Un Apsīts veids pārmetienu un saspēlē. Šobrīd Jurkevičs ar Paulovu. Izskrienā pirmais Rumba, viņam piespēle netiek iedota. Tā Kisnekovs. Un nevienam spēlētājiem nebija iespēja iedot piespēli. Tāpēc Jurkevičs riskēja centās dot trešo, bet Apsīts, kurš viņu sedza, izsita disku turpat uz vietas. Šobrīd ir disku Čeredņčenko. Atspēlē īsti piespēle Eglītim. Un viegli piespēle pāri spēlētājiem Mārim Jankovskim. Tur gan bija iespēja arī disku pārtvert pretiniekiem, bet tas nenotika. Un Solfajam jau 12. punkts.
Un Jakovals veic pārmetienu, saspēlē atkal Pavlovs ar Jurkeviču. Grūti izskrējienā atbrīvoties MNPV spēlētājiem, ļoti cieši sēdz Solfai komandā. Precīzi. Pirmais brīvais Kīsļakovs, tālāk atkal Jurkevičs un tiek dot piespēles zonā, bet Jankovskis tieši pie zonas priekšējās līnijas disku izsit. Un Dainis Jakovals no Solfai UD no zonas stūra uzsāk uzbrukumu. Piespēlē Glītim, laukuma vidū, tālāk uz Sānu Andrejam Bakašam. Un sako tāla trešā piespēle Jankovskim, bet nespēja to tvert. Iespējams, vajadzētu nedaudz atkāpties, vienu soli un būtu punkts, kas būtu arī uzvara, bet tomēr šobrīd uzbrukums vēl MNPV komandai un Solfai spēlē aizsardzībā. Un nespēja pirmo piespēli tvērt Sjomkins. Iespējams, neliels satraukums. Un Čeredņčenko ar disku šobrīd tuvu zonai. Jau meklē iespēju gūt punktu, meklēt brīvu spēlētāju. Un tas arī izdodas Andrejs Bakašs. Padod īstu piespēli Mikam Eglītim un Solfai svin ļoti pārliecinoši uzvar 13-2. Un jāpiemina, ka līdz spēles laika beigām atlikuši vēl nepilnas 9 minūtes. Tā ka šī spēle ir tiešām ļoti pārliecinoša no Solfai UD puses.